Sveiki! Nedaudz par lazu stādīšanu. Tagad ir kaut kāds 9. decembris. Ārā ir pietiekoši silts un var stādīt kokus. Jo pēc maniem novērojumiem labākais laiks, lai stādītu kokus, ir patiesībā rudens, tad viņi labāk iesakņojās. Šis gan ir ekstrēmi vēlu, bet tā kā laiks ir piemērots, tad tikai uz priekšu stādam, jo rudenī stādītie labāk apsakņojās. Tātad par lazdām. Lai stādītu lazdu paliekošā vietā, viņai jābūt ir labai saknes sistēmai. Šis ir ļoti labs stāds, viņam ir tāds liels, milzīgs saknes. Un tad kādā veidā viņi stādam. Tātad ir mālaina augsne, ir izurpts caurums ar urbi. Vienkārši paņemam, iespraužam iekšā to lazdu, nedaudz izkārtojam saknes, lai būtu uz leju. Tātad, kas palika, ka kādreiz tās visas baršķainās saknes noliku uz leju, un lai viņš stāv tā kā bedres dibenā zem krūma, un tagad viss tas ir saspiests, un mēs nolaižam visu to līdz pašai lejai, un tad mēs sākam lēnāk pildīt to ar zemi, nedaudz piespiežot, un aug bišķiņ visu laiku paceļot uz augšu, un tā pakāpeniski aizpildam, bišķiņ iebaram zemi, ar rokām gar malām paspiežam un paceļam uz augšu. Ir vajadzīgs, lai visām saknēm būtu labs kontakts ar augstu, tas ir pamatā, lai iesakņotos, lai nebūtu gaisa skabats. Ja mēs esam izaudzējuši tik labu stādu, viņš ir pienācīgi jāiestāda. Tātad lazda ir iestādīta. Viņa ir piemīcīta ar kājām, piemīc ar rokām, pēc tam ar kājām. Labāk to darīt ar papēdi. Papēdim lielāks spiediens par purmgalu. Un to lazdu arī piemīc tā, lai viņu ar spēku raujot nevar izdabūt ārā no zemes. Un kad tā zeme ir saprasēta gan apakšā, gan augšā. Lazda stāda apmēram tādā dziļumā, kā viņa ir augusi koku audzētavā. Un ko dara tālāk ar lazdu? Tālāk viņu ņem un apgriež. Man mērķis ir audzēt vainākociņus uz viena stumbra. Tas sanāk kaut kāds pirmos 10 gadus ir jāgriež nost atveses, un pēc tam viņš kļūst ar vien mazāk, bet tas ir krietni atvieglo kopšanu, vākšanu un to visu krūmu apsaimniekošanu. Tu vienkārši ņemam, nogriežam apakšējos zarus, novērtējam, kas varētu būt galotne, un esam ieguvuši kaut kādu vienstumbras lazdu, kurai tikai tagad ir jādara savs darbiņš, jāauga. Lūk, lazda ir iestādīta, beigās pieliekam klāt arī zīmīti, šitā ir šķirne Kosforda, tā lai mums paliek atmiņā, ko mēs esam iestādījuši. Nu tā. Patiesībā šito stādīšanas metodu droši vien, kad var izmantot universāli visiem kokiem. Tad izurbjam caurumu, varam arī izrakt kādu augsni, iespraužam to koku līdz pašai zemei, vienkārši iekšā, un tad lēnam velkot ārā, iztaisnojam saknes un aizpildām visu starpus ar zemi un piemīcam ar papēdi un apgriežam visu darbs. Paldies, ka skatījāties! Ja patīk šis video, spiežiet tur lejā like vai parakstaties uz kanālu. Tā, tiekās mežā!